Čau visiem sporta skatītājiem. Ir pienācis jau nākošais mūsu raidījums. Šodien raidījums būs nedaudz savādāks nekā iepriekšējie. Šodien mūsu tēma ir bodybuildings. Un tātad, ja Latvijā runā par tēmu bodybuildings, tad noteikti ir vērts pieminēt šo cilvēku. Pie mums ciemos ir Roberts Fišers. Čau! Tātad šodien mums būs treniņš ar Robertu. Protams, nedaudz iepazīstināšu ar viņu. Robert, pastāsti mazliet par saviem panākumiem, kādi tev ir līdz šim bijuši sportā un kādi tālāk plāni nākotnē. Tātad viens no tādiem panākumiem bija kļūt par absolūto čempionu Latvijā, vēl startēt junioru kategorijā, bet paši lielākie panākumi ir divkārtais pasaules čempions nāc versijā pa junioru kategoriju. Un plāni uz nākotni, protams, vajag augsts plāns. Domāju startēt kaut kādo varbūt jau amatieru līgā pie Arnolda Klasika kaut kur, plus mīnus. Vēl īsti nezinu, viss atkarīgs no finansēm, bet jo augstāk, jo labāk ir startēt. Un uz cik tālu tuvu nākotni tas ir paredzams, kad mēs tevi redzēsim beidzot uz skatuves visā savā augumā, lielumā? Es domāju, ja viss izdosies, viss man mērķi un plāni, tad es domāju nākamgad. Tātad šodien, ko mēs trenēsim, pastāst īsumā? Šodien mēs taisīsim muguras treniņu ar kvalitatīvu, pareizu tehnikas izpildījumu. Treniņš vairāk būs, saprotu, tavā stilā, kas ir tagad off-sezonā, jā? Tādā vairāk? Jā. Tad ar ko mēs īsti sāksim? No sākuma sāksim droši vien iesildīties. Jā, mēs kārtīgi iesildīsimies. Ok, tātad iesildamies. Iesildīšanās un jau rīt pilnā sparā. Turpināsim jau nedaudz pieslēgt pamatvingrinājumus. Bet sākumā Roberts pastāstīja, ko mēs darījām sākumā, kad iesildījām. Mēs iesildījām plecus, kaut gan treniņš ir muguras. Pastāstīja, kāpēc tāda metodika? Metodika tāpēc, plecus iesildām vienmēr rokas treniņā, krūšu treniņā, muguras treniņā, protams, plecu treniņā. Jo plecs ir svarīgākā ķermeņa daļa locītām, ja? Visi rotori, kur notiek apaļu veidu, augšu uz leju, viss. Tad mums ir pats svarīgākais saglabāt šīs divas locītās iesildītas un darba kārtībā, lai mēs varam strādāt par tālākiem lielākiem svariem. Jā, un lai nestraumētos. Protams. Tātad sāksim pirmo vingrinājumu jau darbu. Pastāst nedaudz, kāpēc mēs viņu taisīsim šādi, jo parasti mēs visi šeit viņu taisam šādi. Un kādas muskuļu grupas svarīgākās šeit darbojas? Tad šito vingrinājumu mēs taisīšu otrādā veidā, atžgārnā veidā. Es vienkārši viņu labāk jūtu. Jā. Vienkārši izskaidrojums. Ja? Es vairāk taisu tāds vingrinājumus, ko es vienkārši labāk jūtu. Arī savā sporta zālē. Dažādi vingrinājumi, trenažieru un tā tālāk. Viņi vienkārši nepilda savas funkcijas. Jā. Viņi varbūt pilda citam cilvēkam, katram individuāli. Ja? Es strādāju tā, lai man strādātu tieši. Tas ir tavā gadījumā tavs personiskais. Jo es tieši labi ļoti izjūtu. Ja? Un tagad mēs taisīsim vienkārši muguras platos muskuļus. Attīstīsim. Ok, cik darba piegājieni būs? Tad mēs uztaisīsim kaut kādus 4 piegājienus, 15 atkārtojumus. Tā aiziet. Trick shot.
5, vēl tā. 6, 7, 8, 9, 10, vēl 5, 1, 2, 3, skats augšā, 4, pēdējā. 1, 2, 3, 4, vai strādā, 5, labi, davai, 6, vēl 4, hop, 1, 2, davai, 3, pēdējo, hop, tur lejā, tur ir, lēnām lai daušā. Vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vēl 13, vēl 2, vēl pēdējo. Tur ir. 2, 3, strādā, 4, davai, 5, 6, davai, 7, 8, vēl 2, davai, 9, pēdējo, hop, lūdzu. Tā, esam nonākuši pie nākošā vingrinājuma. Esam viņu jau izpildījuši. Mēs esam kā Roberta, bet man visi dēlmi ir piezinušies, jo neesmu pieredzis 15 atkārtojumu visu izpildīt. Pa 10 jau liekas daudz, jo esmu pieredzis 8 un 6 pārsvarā. Tad Roberta pasāst par šo vingrinājumu, kas viņam specifisks un kāpēc viņš domās. Specifisks tāds, ka mēs sākumā turējām rokas šāds tienim, ja? Jā. Tas nozīmē, mēs nedaudz izslēdzam rokas. Maksimāli, lai mēs izolētu tikai muguri, ja? Jā. Un 2 spiegaienus mēs uztaisījām tādā veidā, 2 spiegaienus mēs uztaisījām šādā tvērienā, ja? Pretēji. Tad mēs jau ieslēdzam nedaudz rokas, ja? Jā. Lai mēs ar rokām vēl varam beigās vēl pievilkt 2. Un tad mēs vēl tālāk uztaisījām 2 spiegaienus. Tā, tikko mēs tev izpildījām 2 vingrinājumus supersetā. Un es jūtos diezgan labi piedzinies jau no šiem vingrinājumiem. Pastāsti kaut ko specifisku tieši par šiem vingrinājumiem, kāpēc tieši šo, kāpēc tieši šādā veidā. Tātad ap 2 vingrinājumi bija kā supersetā, ja, kā jau teicu. Un mēs viņus taisījām tieši tāpēc, jo viņi ir velkošie, ja? Vingrinājumi. Tātad mēs vilkām pie sevīm, pie krūtīm, ja? Bloks pie sevīm, viens ir šis, ja? Un otrs vingrinājums mums bija pullovers, ja? Jā. Tātad ap 2 specifiskie velkošie vingrinājumi. Un tādā veidā mēs muskuli šokējam un piedzinām viņus nemaņai. Jā. Ok. Nu, tu jūties vispār kaut cik piedzinies, vai tas nav tev tikai treņa sākums? Nē, ir ok. Ir ok. Man arī ir ok. Tad turpinām.
tikko mums ļoti foršs vingrinājums ir noslēdzies. Pastāsti mazliet, kā mēs viņu izpildījām, kādā stilā un kāpēc. Tātad mēs izpildījām nepārtrauktā secībā, ja? Bez atpūtām. Jā. Bet atpūtas mums tāpat bija. Es saprotu, vienu roku. Mums atpūtās aptuveni kāds 30 sekundes. Jā. Kas jau ir pietiekami, lai būtu pilnvērtīgi, gandrīz pilnvērtīgi atpūta. Ja? Pēcot šādā veidā. Tātad mēs izmantojam tikai 3 piegājienus, katrai rokai pa 3 piegājieniem, 10 atkārtojumi, un mums jau vingrinājums ir beidzies. Nu jā, principā tā sanāk. Pāris minūtes un jau vesels vingrinājums ir noslēdzies. Jā, un muskulis jau ir nokaut un piedīts ar asinīm. Un uzdevums paveiktais jau ir izdarīts. Tieši tā, jā. Un pie tam mēs strādājam, es domāju, ar diezgan labu svaru. Nu jā, es jūtu vairāk to kardio slodzi, tas ir atšķirība no powerliftinga, bodybuildinga. Galvenais, es atgādinu, šī vingrinājumus visos ir ņemt tādu svaru, nepārspīlējot, lai vienmēr saglabājot tehnikas izpildi. Ja? Mēs speciāli strādājam ar tik augstu intensitāti, ja? Un tāpēc citi skatās uz mums un domā, tik liels čalis, ja? Un ķipā strādā ar tik mazu svaru. Ja tas cilvēks nemūžam nesaprot, ka šīs pauzes ir augsts intensitātes, ja? 30 sekundžu pauze un mēs turpinam. Muskulis jau ir vienkārši beigts ar šādiem svariem, ja? Tāpēc mūsu mērķis ir saglabāt tehniku, saglabāt intensitāti, bet svaru saudzēt. Tieši to es arī, ko Roberts tagad stāsta, ļoti labi paiet. Svars nav būtiskākais. Šeit ir vēl otra lieta, šeit morālais jāpieslēdz. Ir labi, ka viens pret otru bļauj un palīdz, tas noteikti. Divā tā vienmēr vieglāk. Jā, vienmēr vieglāk. Un ko turpinam tālāk? Esam noslēguši šodienas treniņu. Gāja ļoti forši. Ko es no savas puses nedaudz varu piebilst to, ka man tas ir krietni savādāks treniņš nekā es ikdienā pieredzis trenēties. Intensitāte ir daudz lielāka, atpūtu salīdzinājumā ar manām atpūtām vispār nav. Izpildu ar vienu roku, uzreiz ar otru, atkal ar otru, tā tālāk. Morāli tas ir arī diezgan smagi. Nedaudz savādāk, smagums tas ir nekā, kad pie lielajiem svariem uz vienu reizi ceļ. Ir diezgan stiprs saspringums nervu sistēmā un tā. Un tad, Robert, pastāst pāris vārdos par saviem treniņiem. Šodien mēs redzējām tavu muguras treniņu. Un kā vispār ir, cik reizes nedēļā trenējies, vai vienmēr ir šāda intensitāte? Un vai tu periodiski maini arī šo metodiku, vai varbūt tas reizes ir savādāks, tuvāk powerliftingam treniņam, varbūt tas reizes kaut kādam, crossfitam tuvāk un tā tālāk. Kāda tev ir tavs režīms būtībā? Tad sākšu ar to, ka crossfit nenodarbojos, un ar nenodarbošos. Pēc tam treniņu nedēļā man ir apmēram gatavošanās periodā vismaz 6 reizes nedēļā. Tas ir minimums 5 reizes nedēļā. Bet starpsezonā, kad atpūšos, ir reizēm mazāk, 3 reizes nedēļā. Un 4 reizes nedēļā tas jau tāds optimālais kaut kāds skaitlis, cik trenējos. Un par tiem treniņu variantiem, principā vienmēr atstāju šādu augstu intensitāti, cenšos atstāt, Mēģinu iekļaut arī reizēm powerlifting vingrinājumus, bet es to nedaru tā, kā, piemēram, kā citi cilvēki dara, piemēram, iekļaujot sākumā, lai strādātu ar lielu svaru. Es tieši daru to treniņu beigās, lai man nebūtu spēks un lai man tieši nevajadzētu šo lielo svaru. Jo es vienmēr cenšos no lieliem svariem izvairīties, ne jau tāpēc, ka varbūt nebūtu spēks vai tā tālāk, varbūt arī nav tas spēks. Man tas arī nav nekāds tāds, ko slēpjums, Es vienkārši cenšos strādāt ar tādu svaru, ar kuru es jūtu optimālo muskuļu pampu un muskuļu, kā teikt,
izbeigšanos līdz beigām, lai es viņu varu kārtīgi nomočīt un visu treniņā. Ja? Tā kā es jau teicu, es iekļauju viņu treniņu beigās, piemēram, kaut kādas ķēgas vai kaut ko tādu. Ja? Cenšos vienkārši strādāt tīri uz kvalitāti. Jo vienkārši, ja es viņu būtu likt treniņu sākumā, šādu veidu vingrinājums, protams, man nāktos likt lielāks svars, jo es nejustu to, ka muskulis ir noglušs. Ja? Tāpēc es tieši speciāli lieku treniņu beigās, lai es kaut vai ar mazu svaru, bet es jau tik un tā jau jutīšu, ja? Jo viss jau man jau spēks vairs nebūs. Tāda apmēram stils tāds. Kā tu šo informāciju esi guvis? Kāpēc tieši tādā stilā? Varbūt tev ir kāds savs etalons, pēc kura tu vadies, kāds cits pasaules slavenis kultūrists, vai varbūt tu mācies arī LSPA, varbūt tur ir tieši no tās literatūras, ko tev mācas ieguvis šo savu metodu treniņu, vai vienkārši izsacinājis to pēc savas izjūtas, vai kāds ir vairāk, kur tu vadies pēc kā? Man ir bijis labs, kā teikt, treneris, praktisks treneris, kurš man arī iemācīja dažādas pareizos tehnikas izpildījumus. Ja? Un vienkārši es vados pēc tādas metodas. Ja? Es vienmēr sākumā arī vados pēc to, kā es jūtos. Ja? Pēc pašsajūtām un arī pēc pieredzes. Ja? Tā teikt, intuitīvā metode. Jā, tieši tā. Es vairāk skatos uz tādā veidā, kā piemēram, es ļoti sev vienmēr galvā atstāju to, ka muskulis nejūt, neredz svaru. Ja? Vienmēr cenšos strādāt pēc to, ka muskulis neredzēs, vai tu pacēli 200 kg vai 20, ja? Viņš jutīs, kā tu viņus pacēli, un kā tu izstrādā viņus, un kā tu liec muskulim nobeigties treniņā. Ja? Es vienmēr cenšos pēc tāda strādāt. Protams, arī skatos, kā strādā mans Alex Fils Heats. Protams, skatos arī viņa nedaudz metodikas. Protams, mums metodikas var atšķirties, tas katram individuāli. Ja? Bet, jā, protams, vienmēr izmantoju kaut ko jaunu, kaut ko nedaudz bišķiņ savādāk. Ja? Cenšos strādāt ar netradicionāliem vingrinājumiem, netradicionāliem treniņiem, tāpēc, ka cenšos vienmēr muskulim radīt kādu šoku. Cenšos nekad nestrādāt ar vienveidīgu treniņu programmu. Ja? Vienmēr cenšos kaut ko jaunu iekļaut, kaut vai vienkārši neejot 3 dienas uz treniņu, vienkārši pilnīgi neejot, vienkārši atpūšoties un pēc tam atkal trenējoties. Tādā veidā es laiku kaut ko haotiski mainot. Es jūtu, ka nedaudz kaut kas mainās, kaut kas labāk paliek, kaut kas sliktāk, ja, varbūt. Un tādā veidā tu tikai sāc saprast, kas tev dara. Ja? Tā jau nekad nedarēs, ja tev kāds patiks, tagad strādā tā. Tas nemūžam nestrādās, viņš var vienīgais pateikt, un tu vari to visu izmēģināt, ko viņš ir teicis. Tad, kad tu visu to izmēģinās, tad tu tikai sapratīsi, kas tev strādā. Jā. Tu pieminēji, ka tavs Alex ir Fils Heats, vai ne? Viņam ir tāds gifted nutrition vai kaut kas tam līdzīgs. Tev skatos ir Tim Fisher. Pastāst par to nedaudz. Tad Tim Fisher izveidojās tā pavisam nejauši. Vienkārši draugu pulciņš, bariņš trenējamies kopā. Un tad draugi vienkārši kādā brīdī pateica, mēs jau kā Tim Fisher, ja? Tad es šo kombināciju saklausīju, Tim Fisher, diezgan labi skan kopā. Es izdomāju, kāpēc gan ne uztaisīt savu Facebook lapu, ja, Tim Fisher. Un tādā veidā mēs izdomājam, draugi, mēģinām popularizēt bodybuilding, ja, tā kā mums tieši ir. Tāpēc skatītāji lūdzu ieiet Tim Fisher lapā un nospēdēt laiku, jo mēs mēģinām popularizēt, kā mēs trenējamies, cik traki mēs trenējamies. Es domāju, tu redzēji, kā mēs trenējamies, un no kurienes ir radies sauklis Mad as Hell, ja? Un tāpēc mēs cenšamies pateikt to, ka mūsu treniņi nav nekāds fitness, nav nekāds crossfits un nav nekāds men's fizika, ja? Mēs trenējamies traki, mēs trenējamies kā bodybuilder. Tādā veidā mēs cenšamies aktivizēt cilvēkus, pastāstīt cilvēkiem par treniņu metodikām, ja? Par pareizu sporta uzturu, par vienkāršu uzturu, kā būtu jāēd un kā nebūtu jāēd. Ja? Okay. Un kas ir jūsu tajā Tim Fisher, cik daudz cilvēku ir un vai viņi visi nodarbojas tieši ar bodybuildingu? Vai ir tur arī meitenes vai vēl kaut kas? Tad mūsu bariņš ir 6 cilvēki, ja? Kuri aktīvi nodarbojas ar bodybuildingu. Cenšos, es pats esmu viņiem visiem treneris. Pašlaik arī gatavoju 2 cilvēkus sacensībām, Pēteru un Andreju. Tātad Pēters jau labi nostartēja, parādīs savu sniegumus Lietuvā, kā viņš ir progresējis pa gadu. Tagad arī Andrejs rādīs savu sasniegumus. Ja?
Nu, tādā veidā mēs cenšamies panākt to, lai cilvēki aktivizējas. Ja? Nu, un cenšos savā, pulciņā vienkārši Team Fisherā turēt savus čomus, ja? Kas ir tiešām spējīgi parādīt sevi, ja? Tieši uz skatuves. Un cenšos arī startēt un gūt kāds panākums. Protams, tas uzreiz nav tā izdarāms. Un nekad neteikšu, lai uzreiz kāds gadu trenējoties kāpj uz skatuves. Ja? Bet cilvēkam ir jāieliek sākumā bāzi. Sākumā viņš ir tiešām jāsagatavo. Un tātad es arī savējiem vienkārši palīdzu gatavoties un palīdzu sniegt konsultācijas, kā gatavoties. Nu, protams, arī strādāju kā treneris Infinity Fitnessā, kā personīgais treneris. Okay. Tad vēl tāds jautājums droši vien sabiedrībā tagad ļoti aktuāls, sāk palikt visādas alternatīvas bodybuildingam. Šajā gadījumā es vairāk gribu uzsvērt men's fizika kategoriju, kura nav tik veca. Viņa ir nesen pavisam parādījusies. Tu esi naturāls, pilnīgi īsts bodybuilderis, kuram ir visas bodybuildera proporcijas. Kādas ir tavas domas, personīgi tavas, par šo te kategoriju men's fizika? Tātad mans domas par men's fiziku. Es domāju, nekas pozitīvs. Skatoties pēc to, ka cilvēks rāda savas proporcijas, ja? Muskuļu ētiskumu, proporcijas, visu estētiskumu, ja? Bet šajā kategorijā cilvēki kāpj uz skatuves ar šortiem, ja? Tādā veidā aizsardzot savu lielāko ķermeņa daļu kājas. Ja? Tātad šī kategorija ir men's fizika, es domāju, paredzēt cilvēkiem, kuriem nav varbūt tāds, kā teikt, mērķtiecīgums un dotības sagatavoties bodybuildingam, ja? Un tātad vienkārši, ieteikt šādiem cilvēkiem vienkārši nopietni trenēties un saņemties un kādreiz uzkāpt uz skatuves un parādīt sev visā pilnumā, ja? Jo nav cilvēkiem jāslēp sev, ir jāparāda sev, kāds tu esi, ja? Ja tu, piemēram, vēl neesi gatavs, tad vienkārši tas nozīmē, ka tev vēl jāiegūst nedaudz informācijas, vēl smagāk jāpatrenējas, jāpieliek sev disciplīnu lielāk, raksturs, un tad arī viss izdosies. Tagad mēs runājam par bodybuilding, tur arī šo men's fizika kategoriju. Nedaudz gribētu dzirdēt tavas domas tieši par federācijām. Kādā federācijā esi tu pats startējis, un kādas ir tavas domas par šīm te NACU, IFBB un citām? Un kāpēc tā federācijas ir savādākas, kāpēc tur veidos kādas domstarpības īsumā, tieši tavas domas par to visu? Es pats startēju NACU federācijā, ja? Tas ir mans pirmsākums, un es arī vēl tur tagad turpinu startēt. Bet, protams, lai kļūtu par profesionāli, ir jāmaina būs federācija un būs jāstartē pie IBB federācija, ja? Lai dabūtu prokārtu un varētu kvalificēties Mr. Olympijai. Jā, un kāpēc tieši tā, kāpēc IFBB ir tā internacionālā skaitās īstā federācijā, bet NACU nevar dabūt, lai tiktu pie starp Olimpiju? Kāpēc tieši tā? Tāpēc, ka tas jau ir sācies no vēstures, no pašiem pirmsākumiem. Jo, kā mēs zinām, Joe Weider brāļi nodibināja šo federāciju, un no viņiem arī sākās šis aizsākums, kad viņi dibināja Mr. Olympiju sacensības. Ja? Tāpēc jau šis viss ir saistībā ar šo, un tad šai federācijai arī piedalījās Arnolds, sāk startēt, tad arī veidojas Arnolda klasiks. Un tādā veidā vienkārši NACU federācija vairāk kā jauna federācija, varbūt ne jauna pavisam, bet viņi vairāk kā Eiropas federācija, es domāju, skaitās. Protams, arī internacionāli, tur viņi startē no visām pasaules valstīm, protams. Un visiem nav noslēpums, ka salīdzinājumā lielākoties ar citiem sporta veidiem, bodybuildings ir tāds, kā tur ir vairāk iejaukta politika, vairāk iejaukta nauda. Un kādas ir tavas domas par to? Vai tas ir godīgi, kad citus novērtēja? Piemēram, iznāk profesionāls, tas Big Ramy iznāca, kā mēs zinām, uz skatuves. Viņš salīdzinoši ar visiem ir vienkārši monstrs, manuprāt, nereāls. Bet viņam nav tik liela popularitāte iepriekš dabūta kā citiem. Tur Kājam Grīnam, tur Džei Katleram un tā tālāk. Un viņu tieši tāpēc arī nebīda, manuprāt, jo viņš nav bijis tik populārs. Kaut gan visa gaļa, kas ir uz viņa, tas viss atbilst, lai viņš varētu tikt labā vietā. Ko tu par to domā visu? Kāpēc tā? Personīgi runājot par Big Ramy, muskuļu proporcijām, neesmu nekāds speciālists par to lietu, bet pēc man acu skatījuma šim sportistam vienkārši viņš ir ļoti ātri uztrenējies. Ja? Kas šādā veidā notiek, ir izaugusi ļoti ātri gaļa.
bet šī gaļa nav izstrādāta. Ja? Tātad viņam nav izveidojies vēl muskuļu dziļums, muskuļu apaļums, ja? Un tāpēc viņš nevar dabūt šādu estētisko izskatu, dziļo izskatu muskuļu. Ja? Lai būtu muskuļu dziļums, viņam vēl ir nepieciešams trenēties vēl vismaz pāris gadus, ja? Lai viņš spētu tieši iestrādāt šo muskuļu dziļumus. Ja? Tātad viena lieta, protams, tā ir arī ģenētika. Ja? Kā mēs labi zinām, Phils Heath tāpēc arī ir tieši dēvēts par gifted, jo viņam ir ģenētika dota tāda, ka viņam nav vajadzības speciāli varbūt savu veidu vingrinājumu, savu veidu treniņu metodikas, jo viņam muskuļi jau veidojuši par sevīm apaļveidu un dziļu veidu. Ja? Tātad tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Un trešā lieta – viduklis. Ja? Tātad viduklis viņam ir vienkārši unbelievable, ja? Šaurums, muskuļu apaļums, izmērs, dziļums un viss. Ja? Un nav nemaz vajadzīga šī popularitāte. Protams, ir arī otra lieta. Ja? Politika tur ir iesaistīta lielā mērā. Skatās, varbūt, kas ir populārāks, kas nav populārāks. Bet tomēr, skatoties atkal pēc tādām lietām, ja? Tur tomēr tiesneši var pateikt, pēc ko viņi tieši kritēriju, kādu viņi mērtē. Ja? Jo cilvēki mēģina, žūrija tieši mēģina tagad sākt vērtēt, es domāju, vairāk šo estētiskumu, lai nebūtu šīs pārāk lielais izmērs, lai saglabātos muskuļu viduklis, ja? Tonus, viss iekšā, muskuļu platums un torsa, lai veidotos. Ja? Un tad arī viss mazie aspekti, muskuļu dziļums, muskuļu apaļums un tā tālāk. Tā teikt, tagad jau grib vairāk atgriezties pie Arnolda laikiem, pie Frank Zane, kad ir vairāk estētiskums uzsvērts. Jā, un kādas vēl ir tavas domas par tavs elks Phils Heath un viņa mūžīgā cīņa ar Kai Green? Kāpēc Kais nekad viņu nenoķer? Tavuprāt? Nekad nenoķer, jo... Kas Kājam pietrūkst? Varbūt, es nezinu, trapecis pietrūkst, varbūt viņa filozofija nepatīk tiesnešiem, varbūt vēl kaut kas. Jā, nē, principā ir dažādas baumas dzirdēt par Kai Greenu, ja, ka šīs tēls un šī filozofija ir vispār uzspīlēta, ja, ka viņš vienkārši dzīvo lielā mājā ar mašīnu un tā tālāk, viņš nemaz nav nekāds sūrais bodybuilders. Un tas ir varbūt viens, otrs, kāpēc viņam nedod to vietu. Jo, jā, varbūt Kājam diezgan varbūt nedaudz lielāks ir šis viduklis, kas viņam bojā visas muskuļu proporcijas, ja. Grūti pateikt, arī iesaistoties šī politika, kā viņš ir sākumā pelnījis savu naudas iztiku, ja. Varbūt tas viņam traucē, ja. Viņi ies savu greipfrūts. Varbūt arī šādas lietas diezgan nav patīkams. Jā, ja to kāds nezina, tad mēs šeit skaļi par to nerunāsim, bet droši varat Google ierakstīt Kai Green un Grapefruit, un tur var atklāties diezgan sūra pagātne par Kai Greenu, jā, un tā tālāk. Tāpēc, jā, un varbūt arī šāda veida aspekti, jā, cilvēkiem un žūrijai nepatīk, jo tomēr bodybuilderim ir jābūt arī tādam kā tēlam, jā, tādam kā amerikāņu varonim, jā, kā mēs teiktu, jā. Un, lai kuram sekot cilvēku un kuram būtu popularitāte un cilvēki par viņu fanot un gribētu kļūt kā viņš, ja? Es domāju, arī to skatās visu žūriju, ja? Jo varbūt Kais nevarēs radīt tādu marketingu, kā var radīt Phils Heath. Jā. Un runāt par tevi pašu, tu teici, ka tu noteikti gribētu arī šeit starp olimpiešiem stāvēt. Kā tev ir tagad pašam cik svars? Un tīri pasapņojot, cik tu sev dotu vēl gaļas klāt, lai tev vajadzētu piedalīties un cik gadiem būtu jāpaiet, lai tu tiktu līdz tai skatuvē? Manuprāt, ja ņem Latvijas atlēdus, tad tu varētu būt vistuvāk šim mērķim. Pagaidām man personīgais svars ir 115 kg. Mērķis man ir varbūt dabūt klāt vēl kāds 5 kg. Ja? 5, maksimums līdz 10, ja? Bet startēt, protams, es gribētu startēt ar kādiem tiem pašiem 115, ja? Es necenšos ļoti uziet tādā off-sezonā, lai man svars uzaug līdz 125, kas būs vienkārši lieki tauki, kas mēs tam būs jāmet nost. Es cenšos tomēr atstāt stabilu svaru, bet lai man vienkārši ķermenis mainās un paliek sausāks, ja?
Un runājot par Mr. Olympiju un Arnold Classic, ļoti tāls ceļš ejams, jā, protams. Bet manā ceļā, protams, arī stāvēs, es domāju, vislielākās, kā teikt, tāds kā barjera politika, jo es esmu no Latvijas un esmu no Amerikas, jā, diemžēl. Un tāpēc, lai kļūtu un vismaz top 5 vai top 3, es domāju, sākumā tev jākļūst par amerikāņu. Ja? Un tad, kad tu jau dzīvos Amerikā un jau būsi jau tajā apvidū, tad jau ar to jau kaut ko domāt tālāk par kaut kādām vietām. Jo pagaidām, kamēr tu neesi neko parādījies, būs vienaldzīgi tavs formas izskats. Ja? Kā jau teicu, tomēr popularitāte ir vajadzīga un ir vajadzīga, lai tevi ievēro un lai cilvēki jau zinātu un runātu par tevi sākumā. Ja? Es centīšos parādīt sevi sākumā mazākās sacensībās, un pēc tam ejot tālāk un tālāk centīšos, cik man atļaus visu, iešu tālāk līdz galam, līdz varbūt sasniegšu savu mērķi, Mr. Olympija kļūšu. Jā. Un kāds ir kopējais tavs skatījums par bodybuildingu Latvijā? Kāds līmenis mums ir? Vai tu vari tīri nosaukt uz vienas rokas pirkstiem vai divu rokas pirkstiem atlētus, kādi ir Latvijā labākie un kādas ir tavas domas vispār kopumā par šo sporta veidu? Tātad Latvijā bodybuilderi ir ļoti maz, bet mums ir paveicies tas, ka mēs esam maz, bet mēs esam diezgan visi labi, ja? Principā. Salīdzinot ar citām varbūt valstīm ar Lietuvu un Igauniju, varbūt viņi ir vairāk atlēti, ja? Bet varbūt nav tik gatavi, bet mēs diezgan, ja mēs latvieši gatavojamies, mēs gatavojamies līdz galam, ja? Un cenšamies savu formu vienmēr parādīt to labāko, ja? Varbūt katram tas uzreiz tā nesanāk, bet tiešām mēs mēģinām. Un vispār bodybuilding, es domāju, Latvijā tagad diezgan sāk attīstīties, ja? Un es domāju, diezgan pēc to, kad es jau startēju pats pagājušajā gadā, es domāju, diezgan daudz junioru arī bija jau jauni, ja? Un tāpēc arī Team Fisher ir radies, lai šie visi jaunie juniori un visi, kas trenēties gribētāji, varētu rakstīt un droši uzjautāt kaut kādu padomu un vienkārši sekot mums, ja? Viņi varētu redzēt treniņu metodikas un uzturu, ja? Jo pats svarīgākais šiem jauniešiem un visiem pārējiem gribētājiem ir informācija, ja? Ar ko nelabprāt viss grib dalīties, ja? Bet mēs atkal cieši cenšamies nofilmēt kāds video un parādīt, ka tieši smags darbs būs tas, kas viņiem nesīs tos augļus, ja? Jo atnākot kāds jaunietis un mēnesi vienkārši patrenējoties un saprast, ka tas nav priekš viņu, mēs mēģinām uzaugināt tādu, kā teikt, raksturu, disciplīnu, ja? Es, piemēram, audzinu saviem audzēkņiem disciplīnu, kad viņi žāvējās, es varbūt speciāli ēdu viņu priekšā pīcu, un kad viņi izslēdz pirms sacensībām ūdeni, es dzeru kolu, lai viņiem iet ciet, karoči vispār, ja? Un viņi vairs nezinātu, ko darīt, bet šādā veidā tu tieši uzaudzini to disciplīnu, to raksturu. Viņi ieiet sevi, saņemās, viņi saka, man neko nevajag, man vajag uzvarēt, un es tikai mēģinu iedzaudzināt šo uzvaras garšu, lai viņi sajūt, ja? Un šādā veidā arī izaugs par čempionu. Okay. Un vispār runājot kopumā par motivāciju, kur tu smēlies pirmsākumos savu motivāciju? Vai tu uzreiz redzēji Philu Heathu un izdomāji, jā, es būšu tāds pats, un vienkārši sāki močīt Madness Hell, kā tu saki, un tā tālāk. Kas ir pirmsākumos tevi motivēja šo visu uzsākt? Pirmsākumos es domāju, ka ļoti daudziem man ir Arnolds. Arnolds, tas bija Pumping Iron, ko skatījos dienām, jau nezinu, cik simtām reižu esmu viņu redzējis, bet tāpat man viņu patīk skatīties, un vienkārši es viņu redzēju un paskatījos uz viņu ētēstikumu un redzēju, kāds viņam muskuļu lielums. Un domāju, jā, es arī gribu tiešām tāds izaugt un būt kaut kas īpašs, būt ne tikai liels, muskuļains un spēcīgs, bet kļūt arī populārs un kļūt varbūt atpazīstamāks, ja? Lai varētu cits, kā teikt, iedvesmot, par ko es nemaz pirms tam nezināju. Tagad es varbūt zinu, ka varbūt citi no manīm iedvesmojas un kļūst motivētāk, tad es mēģinu tagad arī tieši cits vēl motivēt un iedvesmot, jā, lai citi teikt, es arī gribu būt kā tu un tā tālāk, un tas man dod, kā teikt, kā tāda pašam vēl lielāka motivācija, ja? Kādā veidā strādājot priekš citiem. Un pats es sāku vienkārši pagrabāt, trenējoties, dabūjot kaut kādas padomju laika hanteles un stieņas. Un tā es notrenējos tas brīdim, kad es sapratu, ka man vajag vairāk un smagāku inventāru.
Un tad es arī pievērsos zālē, bet pats pirmais, ko es izdarīju, bija aizgājis bibliotēku un paņēmu Mārķa Veidu grāmatu kultūristu no A līdz Z, kas man deva lielāko pamatu, lai sapratu, kas ir bāzes vingrinājumi. Un tā viss arī aizgāja. Un cik gadus atpakaļ tas viss sākās tev? Tas viss sākās apmēram kādus 6 gadus atpakaļ. Okay. Nu, tad gribēju pateikt paldies par uzaicinājumu. Paldies tev, ka atnāci. Paldies, ka izturēji muguras treniņu. Jā, bija ļoti jaudīgs. Noteikti. Kā turēji līdzi. Jā, noteikti derētu mums vēl kaut kādu citus muskuļu grupas noteikti patinēt vēl kādreiz. Es domāju, mums noteikti noderētu kājas pataisīt Jā, kopā. noteikti, nokautā kārtīgi. Un gribu paldies pateikt jums, paldies sportē, paldies Olimp Fitness klubam. Ļoti labs inventārs, ieteiktu visiem pamēģināt. Un paldies arī Team Fisher atbalstītājiem, visiem, kas mums seko. Sekojiet vēl, spiediet laiku. Un paldies arī Bacon Nutrition sportistiem. Paldies, ka tu atnāci vēlreiz. Jā. Tad noteikti gaidām tevi ciemos vēl uz kādu treniņu, kur mēs nokausim vai nu kājas vai vēl kaut ko. Team Fisher, mad as hell. Skatāmies sportē.